Faktiski es jau, nu kā lai to ņem, es jau nešķiros no naudas. Tā naudas zīme, skaista viņa bija. Jā, ir jau žēl, jā. Un kā patīk eiro? Eiro, tā speciāli neesmu pētījusi, tik tiešām. Kaut gan es zinu, ka ir izstādes vairākas jau bija jau sen, un tagad vēl ir, kur var aplūkot tieši, kā izskatās eiro. Bet es domāju, ka vienkārši žēl laika tur tā pieradīšu. Ka būs tā nauda, tad izpētīšu. Jūs Latvijā esat dzimusi, tas nozīmē, ka naudas maiņa nav pirmo reizi. Cik reiz tad jūsu dzīvē ir mainījusies nauda un kādas tās sajūtas ir naudai mainoties? Naudai mainoties, vissliktākā sajūta bija toreiz, kad mainīja to krievu naudu uz repša naudu. Ja? Jo tas bija ļoti sāpīgi. Jo ļoti daudzi vairāki cilvēki un manā ģimenē zaudēja, ļoti daudz naudas zaudēja. Un tas bija ļoti sāpīgi. Bet tās iepriekšējās maiņas, tas tā nebija jūtamas. Polijā joprojām nav ieviests eiro, un poļu tauta vēl domā par to, vai ieviest vai ne. Kā jūs vērtējat, cik dārgs ir zlots? Es domāju, ka pēc kāda brīža arī Polijā būs eiro. Jo tas ir tāds globāls process, no kura nevar tā norobežoties, es tā domāju. Bet kā jums liekas, kā būtu vērtīgāk? Vai arī poļiem nebūtu žēl šķirties no zlota, tāpat kā latviešiem no lata? Man grūti pateikt, ko viņi domā. Tik tiešām, jo es šeit dzīvoju, un es tā vairāk jūtu, kas te notiek. Ko viņi Polijā domā, man grūti pateikt. Es zinu, ka ir dažādi viedokļi. Viena sabiedrības daļa ir par maiņu, otra daļa atkal pret. Kaut kā jau tur tomēr izdomās, kā darīt, bet es domāju, ka tas ir neizbēgami. Bet pagaidām poļi izbēg vēl. Pagaidām, bet tas viss ir tikai laika jautājums. Kā jums patīk zloti? Zloti patīk. Ka es esmu Polijā, tad es lietoju, līdz šim esmu lietojusi zlotus un normāli, skaisti, pat karaļu tur virsū zīmēta. Normāli nauda, kā nauda. Daudz viņas vajag, nekas.